Nu, skaisti. Skaisti, re, kur mēs esam. Māris un Kristaps, čau. Čau. Reku fonā mums ir, varbūt mēs tik labi to neredzam, bet fonā mums ir skats no Armēnijas. Mēs ar tevi tur esam bijuši divas reizes jau ar grupām un ļoti veiksmīgi, tā ka mums tas ir iepaticies. Un šodien es gribu vairāk ar tevi aprunāties, ierakstīt arī priekš nākamās grupas vai priekš šī gada plāna, ko mēs esam ieplānojuši. Gadu kaut kāds mazas izmaiņas un nekad programma nestāv uz vietas. Mēs kaut kāds rozīnītes pamainām un arī šogad mums bija izmaiņas, pagājušajā gadu, pareizāk sakot, oktobrī. Arī šogad mums ir kaut kāds nelielas izmaiņas, bet pirmais, ko es tev gribēju paprasīt, kā tev pašam sajūtas pēc mūsu pieredzes pagājušajā gadā, ko tu atceries tādu, kā gāja, kā pašam patikās, kā sajūtas? Ļoti labas sajūtas, ļoti patika. Es nezinu, tiešām tas, tie visi braucieni, tie kalni, tā vide, tā atver kaut kādas jaunas, nezinu, tev čakras tevī. Un to arī varēja redzēt pēc cilvēkiem, kādi viņi atbrauc sākumā, kādi viņi aizbrauc pēc tam. Un arī pēc tam, kad mums tur paliek savējā grupiņa, ka tas viss tā kā turpinās un neapstājās. Un galvenais to visu neapstādināt un vēl vairāk malt uz riņķi. Jā, bet ļoti patīk, ļoti forši, jā. Man liekas, tas arī tas... Kad tu pats vispār pievērsies šitām tēmām, tāda veida projektus taisīt, jo tas, kas mūs apvienoja noteikti, tas, ka mēs kaut kā gribam kaut kā jēgpilnāk to laiku pavadīt. Jēgpilnāk, tur tas vārds, jā, īstais. Ir tā, ka es ar ceļojumiem 10 gadus atpakaļ jau mēs ar sievu sākām organizēt. Tajā laikā, kad mums bija sava tāda fitnesa studija, mēs sākām piedāvāt saviem cilvēkiem, kas nāk pie mums trenēties, tādus aktīvos ceļojumus. Un arī Gruzija, Armēnija, kalni, pārgājieni, no rīta tādas fiziskās aktivitātes. Un tad vienā brīdī tas koncepts mainījās, kad vairāk interesi bija tieši tāda, teiksim, standarta turisms. Ēsti, dzerti, pie vietējiem, pastaigāties, iet kaut kādos tur muzejos, tā. Un tad atkal nomainījās tas viss, tā kā tas pārējais tāds posms, kad jau bišķi jau apnika pašam viss tas turisms tāds, un gribējās tam visam iedot dziļāku jēgu. Un tā arī sākās šie te braucieni, teiksim tā, jā, ar dziļāku jēgu, ar nodomu, kur tu īstenībā dabūni, 2 pat 3 lietas no tāda viena brauciena. Nevis vienkārši apskati valsti, bet tu arī maini, savu sevi iekšēji un ārēji un visādi citādi. Tā kā, manuprāt, šitie ir tādi visforšākie ceļojumi, kādi var būt. Jā, un tā ir tā mana arī ideja. Un es jau arvien vairāk bija šogad un jau pagājušajā gadā es nonācu pie tā, ka tiek veidota programma. Katru gadu bišķiņ mēs virzamies uz to ideālo variantu manā galvā, realizējot Armēniju, Itāliju vai citus braucienus, ka tas ir komplekss projekts, gan fiziski, gan emocionāli, gan mentāli, gan garīgi, dažādos plānos mēs piedzīvojam un paņemam kaut kādu daļiņu no visa, kā tu saki, kultūra, telpa, vide, daba, ķermenis, komūna, cilvēki, un tas ir veids, kā arī es redzu, veidojam visus rūdīšanās skolas un projektus ap sevi, vienkārši radīt to vidi, kur cilvēkiem būt. Jo daudzi meklē, bet, varbūt trāpās kaut kādi projekti, bet, tā teikt, mēs ar šo braucienu, es teiktu, mērķiecīgi ejam uz to. Tas ir mērķiecīgi, kur mēs ejam. Un šie braucieni forši tāds lielais tāds spēriens pa dibenu. Ja pats nevar kaut kā saņemties, tad šie tāds ļoti laba iespēja, kur, tiešām tu pēc šī te brauciena kaut kas noteikti mainīsies pozitīvā ziņā. Es tagad padalīšos ar aprakstu, ko mēs esam salikuši ar tevi kopā. Un tad izskriesim cauri, kas tad ir tās lietas. Jā, tā tad Armēnijas programma par spēku, par mieru, par pārmaiņām.
Šobrīd ar tiem avio lidojumiem mums sanāk 7 dienas, varbūt uz īsu brīdi izskriet, izrauties, bet mums ir ļoti jaudīga programma no 8. līdz 16. septembrim. Jo principā tas viens no mērķiem ir sagatavoties un uzkāpt Aragatā. Augstākais punkts Armēnijā. Šis ir viens no programmas varbūt mērķiem, un mēs izmantojam to, ka Armēnijā ir tāda iespēja, principā kāpjot, haikojot to izdarīt. Tātad tas ir pieejams visiem, kas piekrīt šiem spēles noteikumiem, kādi mums ir aprakstīti. Un līdz šim mums tas ir izdevies. Vēlāk būs viens maziņš video, parādīšu arī. Tā kā principā tas ir par fizisko un par mentālo. Mums ir paredzēti, tātad kas no tādām praktiskām lietām, varbūt tu vari iziet cauri, kā tā programma saliekās, par ko cilvēkam jāuztraucās vai nav jāuztraucās. Kas man patīk tie cilvēki, kas brauc no vienas puses negaidot nekādas tādas ekspektācijas, bet viņi zina, uz ko viņi parakstās. Un īstenībā es vienmēr saku, ziniet, kur brauciet, bet nesagaidiet neko. Tā, lai viņiem tur visur ir pārsteiguma brīži un lai viņi atklāja to vietu, kur viņi ir, tā pa īstam. Bet jā, tādā programmas ziņā. No tāda pārsteiguma viedokļa, katru gadu mēs pielāgojamies dabai, apstākļiem. Tas mums tas noteikti pats par sevi. Mēs 100% nevaram pateikt, bet viens no mērķiem ir skatīties, kad mēs tiekam Aragatā, un šogad tā izmaiņa tā, ka mēs braucam mēnesi agrāk. Tāpēc, ka mēs gribam, teiksim tā, varbūt pat maigākus un stabilākus laikapstākļus, bet mēs nekad nevaram neko zināt, kas kalnos notiek 4000 virs jūras līmeņa. Mums ir transferi, mums ir lidojums, mums ir, un šogad ir atšķirība tāda, ka uz Armēniju patiešām mēs nevaram aizlidot, bet ir Rīga, Tbilisi, Rīga, bet mēs to ierēķinām visu tai plānā un programmā. Mums ir ēdieni iekļauti. Principā mums nevajadzētu ne par ko uztraukties, bet kaut kādas lietas, ko mēs tur uz vietas pamainīsim, to mēs visdrīzāk precīzāk zināsim uz vietas, jo ir variants A, ir variants B, variantu C mums vēl nav nācies domāt, bet, principā ir varianti, ko darīt. Pareizi? Protams, jā. Jā. Es pateiktu tā, par visu ir padomāts, un arī visi jautājumi tiks paskaidroti, ja tā var teikt, jo pat pirms brauciena mums ir mūsu grupiņa, kur viss tiek izrunāts vēlreiz tā, lai cilvēkam vispār jautājumu vairāk nav. Jā, lai tieši tā. Tikai atdoties programmai. Jā, tieši tā. Kur ir dažas bildes no mūsu pārgājieniem. Skaistas bildes, ļoti skaistas bildes. Varenas, lielas, un līdz ar to mēs piedzīvojam gan savus 30 grādus Erevānā, gan savus vējus. Pagājušajā gadā mums izdevās tādu pamatīgu pieredzi dabūt. Es zinu, kas ir, man ļoti patīk šitās pieredzes, kad tu negaidi to, kā būs pa īstam un izēj cauri tādām augstumam, vējam un drebulim un beigās nokāp nost un ir saulēns un silts. Un tas man liekas tāds riktīgs ķirsīts uz kūciņas. Ar to ir jārēķinās 4000 viskaut kā būt un arī pat vasarā var būt saulains, bet patiesībā ir ļoti vējains un vējš jau augšā būs. Tā kā viss kaut kas var gadīties. Super. Tātad dienas plāns mums ir tāds, ka te ir bišķi aprakstīts pa dienām, bet, kā es teicu, daudz kas var mainīties. Ir skaidrs, ka mēs plānojam uzkāpt Aragatā, ir skaidrs, ka mums ir Arakalns ieplānots kā aklimatizācija, reku līdz 2500, ir skaidrs, ka varbūt vēl kaut kur mēs uz Kosteru aiziesim, arī aklimatizācijai. Un viesnīca, kurā mēs dzīvosim, būs aptuveni 1700 metri virs jūras līmeņa, un dzīvošana arī mums ir nodrošināta ar fantastisku ēdienreizi, brokastis vakariņas, bagātīgas, pa dienu mums ir aktivitātes, mēs esam kaut kur ārā, tur īsti mums neko nevajag, ar to pilnīgi pietiek.
Vai tev kaut kas piebilstams par to programmas plānu? No rīta mums ir aktivitātes, vai nu tas ir darbs ar elpu, vai arī pa dienu kaut kas, vai ceļa laikā, tā kā, ko tu varbūt piebilst? Zin kā, man vispār nav iebilstams, jo man liekas, ka programma pati ir gana tāda piesātināta un aktīva un, nu, visu laiku esi kustībā, darbībā un tā tālāk. Jā, tas ir tas, ko mēs darām, jā, tā tad ir rīts, ir diena, ir vakars, un jā, tiešām tas laiks paiet. Un es pat teikšu, kas ir tāds vēl visforšākais, lielākais plus, kad nav tikai tāda vienā vietā tu sēdi un ej pa labi, pa kreisi ārā, kad mēs arī bišķi izbraucam un tā kā ieraugam kaut ko vairāk un, nu, tā kā bišķi plašāk to visu aptveram. Tas man liekas tāds arī, nu, tāds foršumīši. Jā. Kā es domāju, šis ir tas mirklis, es pamēģināšu uzlikt vienu video, vienkārši mūsu tādai reku paralēli mēs varam runāt. Šis ir Kari ezers, varētu tā būt? Jā, tā varētu būt, jā. Jā, un tā tad reku viens video, šis ir no kā aptuveni izskatās, tātad pats Aragats ir vulkāniskas izcelsmes, un tur ir vairākas tās virsotnes, atkarībā no laikapstākļiem mēs skatāmies vai vienu vai otru, mēs ejam pastāv. Kā zinām, vai visas 4? Pastāv iespēja pat visas 4 vai pat 2 nozīmīgi paņemt. Jā, nu viens ir par robežām, pat ir atstīts, kāpēc varbūt pievienoties. Otrs ir par, nu jā, tas ir darba par sevi. Tātad, principā, tas cilvēks, ar ko mēs braucam, viņš vienmēr grib ieskatīties kaut kur vairāk, kaut kādās lietās. Ir gatavs doties praksēs, arī tā pati apzinātības tēma būt, tas ir tas, ko mēs arī cilvēkam un strādājam pie tā. Ainavas, daba, nu, tas ir tas, nu, jāsaka, ka man Kaukāza un ir, protams, tāda izaicinoša un vienmēr tie kalni ir salīdzinot ar Itālijas pieredzi, ar Horvātijas pieredzi, kuras organizēja arī šogad brauciens. Nu, tas viss ir varbūt tāds nepieradinātā daba. Jā, man arī tas vārds tāds mežonīgāks, nu, nāk prātā, jā, ka, piemēram, rekur bilde ir, kur mēs ejam pa taku, kura nav marķēta, nu, bet tā ir tā kā viņiem, nu, tāda riktīgi foršā taka, kur pat vienā brīdī ir slīpums, es nezinu, cik 90 grādi, ja? Jā, tieši tā, tur ir tas mežonīgums, un tas iedod savu to iekšējo tādu izaicinājumu arī, nu, tā teikt, vide, viņa provocē, un jā. Nu, tas, ko es varu pateikt, ka mēs, nu, tas bonus ir tāds, ka gan Kristupam ir apjomīga pieredze strādāt ar mazākām, lielākām grupām un cilvēkiem, gan arī es tieši strādāju ar tādām izaicinošām tēmām. Protams, jāsaka, ka cilvēkiem paceļās sajūtas, emocijas, bailes, un tas ir tas darbs, kuram mēs esam gatavi izvest cauri un aizvest cilvēkus līdz kalnam, uzkāpt kalnā, nokāpt, un ja ir kaut kādas kritiskas situācijas, tad mēs arī pieņemam lēmumu varbūt kaut kur nedoties un kaut ko varbūt nedarīt. Kā man izdevās paslavēt mums viens otru, Krista? Forši. Nē, forši, Māri, jā, zin kā, nu, es arī tā tev vēroju un ļoti forši sanāk tiešām strādāt ar cilvēkiem, būt viņam tāds atbalsts, jo bieži vien, nu, šajos te braucienos ir tā sanāca, kad es eju vairāk pa priekšu, tu ej tā kā nopakaļ un tā kā motivē un pacel augšā visus tos, kam ir grūtāk, un beigās tie, kas atnāk beigās, ir, man liekas, vēl vairāk priecīgāki nekā tie, kas pirmie jau ir aizskrējuši augšā. Jā, tā kā tas ir īstenībā daudz grūtāk izdarāms nekā skriet pa priekšu. Jā, nu katram savi tie dzīves posmi un uzdevumi, un mēs arī kalnos arī tad skatāmies un pārunājam šīs lietas, jo tiem, kam ir spēks un enerģija, viņi var palīdzēt citiem, bet arī viņiem ir jāapstājas, un arī viņiem ir jāpabauda, un arī tie, kas aizmugurē iet, viņi piedzīvo savēju un atkal var padalīties ar to pieredzi citiem, un tā mēs viens otru papildinam un mācamies. Tā kā šī simbioze ar dalībniekiem un
un tas formāts un sadarbība ar tevi arī tieši tā arī notiek. Tā kā par to es esmu priecīgs un gandarīts. Super. Nu jā, te mēs esam arī padalījušies ar to savu, kāpēc piedalīties, un katram mums ir savi tādi skatījumi. Un par mums ir apraksti, var palasīt, ko mēs esam darījuši. Nu jā, tas ir par personīgo izaugsmi, tas ir par arī piedzīvojumu un atpūtu, tas ir par neaizmirstamu pieredzi, uzkāpt āragacā, tas ir, cik cilvēki to izdara pasaulē. Ja no tāda skatu punkta skatīties, nav daudz, bet mēs to darām. Tā ir tā pieredze, ko mums ir jāpaņem uz maksimumu, tās sajūtas. Mūsu pieredze, unikālas aktivitātes, tātad kombinācija, principā viss ir par stresa vadību, arī par neapzināto stresu. Tāpēc tās manas zināšanas par darbu ar elpu, arī par darbu ar zemapziņu, palīdzēt cilvēkiem krīzes situācijās apzināties, saprast, un arī par kopienas veidošanu. Gribēju parādīt vienu video, kā mums gāja šogad. Nevaru garantēt, ka pagājušajā gadā gāja, bet ka tā būs šogad, tāpēc, ka pirms 2 gadiem bija atkal kaut kas cits. Bet ļoti forši. Sastiegusi virsotnī! Juhu! Yes. Un es saprotu, ka kādu tas varbūt var nobiedēt, bet patiesībā mēs nevaram garantēt, ka tā būs. Bet, man jau liekas, ka nebūs. Ja jau mēs mēnesi ātrāk šajā reizē brauksim, varbūt varēs vēl vairāk izbaudīt. Jā, jo kalni tur ir iespējas izbaudīt to varenumu un spēku ir milzīgas, un tas ir tas, ko mēs gribam nodot, lai cilvēki paņem to kalnu spēku, un tāpēc ir jāatbrīvo sajūtas, emocijas, pieredze, un tas ir tas, kam mēs ejam cauri. Tā kā mums arī vienmēr ir izaicinoši, bet es gribu nenobiedēt tos, kas varbūt domā, ka tur ir, mums arī patīk komforts un drošība, un tas ir tas, ko mēs, kā grupas vadītāji arī ejam tam cauri. Dzīvošana mums ir vietā, kas ir 4 zvaigžņu viesnīca, jo mums ir vajadzīgs komforts un labi izgulēties, un mums ir vajadzīgs spāzona. Ko tu vari piebilst par to dzīvošanu, ko mēs tur esam atraduši? Skaista viesnīca, skaistā vietā, apkārt nekā cita labāka noteikti nav un nebūs. Jā. Ir baseins, ir tvaika pirtiņa, ir, kā viņas sauc, parastā, sausā pirtiņa. Teiksim tā. Un man liekas, ka pats labākais ēdiens. Jo tiešām, man liekas, tad, kad mēs braucam, viņi kaut kā īpaši tur tos ēdienus tā, lai mums patīk. Mums pat vēl pagājušo gadu tie menedžeri jautāja, ko jūs gribat šodien vakariņās ēst, pasakiet, piesakiet. Un tā kā viņi ļoti rūpējās un domā par saviem klientiem. Jā. Ārā ir augsts, tad ārā ir baseins, varam pasēdēt. Jā. Aptuveni tā tas izskatās. Es te parādīšu vienu vēl video no pašas Erevānas, vai arī tai skaitā, mums no viesnīcas skats ir aptuveni tāds kā aizmugurē, tikai nedaudz tālāk, bet iziesim cauri. Reiku kā aptuveni no pilsētas izskatās. Paskaidro varbūt to ģeogrāfiju, kā tā pilsēta un valsts ir iekļauta. Ģeogrāfiju, kā tā īstenībā, tur es ieteiktu cilvēkiem iegūglēt par seno Armēnijas kingdom, tā kā karaļvalsti, cik viņa bija milzīga, stiepās no vienas piekrastes līdz otrai piekrastei, un tad šie te fonā kalni, lielais un mazais Ararats, tie ir īstenībā Armēnijas simbols, kurš šobrīd atrodas Turcijas robežā, bet armēņi, par cik notika visi tie genocīdi un teritorijas sašaurināšanās, viņi nekad nepiedos to un nekad nedos citiem savu šo te simbolu, šo te kalnu, un īstenībā, ja tu pajautāsi jebkuram armēnim, kas tas pa kalnu, viņš teiks, ka tas ir viņu kalns, un kad turki ir tie, kas tikai viņu teritoriāli nozaguši. Jā, bet mēs tur viņiem tas sāpīgi tēmē ir, Mēs kāpsim otrajā, kas ir Aragats. Jā. Tas ir otrā pusē. Ararats, tā jau ir Turcija. Jā. Mūsdienās.
Aragats, tas ir mums aiz muguras, jā. Tas jau ir esošās Armēnijas augstākā virsotne. Jā. Bet no Armēnija ir savā ziņā tāda sarežģīta un diezgan bēdīga ar visu to vēsturi, ka viņa šobrīd, piemēram, Erevāna šobrīd kaut kāda 11. galvaspilsēta Armēnijā, jo dēļ visiem tiem kariem un viss, kas notika ar to teritorijas sašaurināšanos, viņi tikai maina tās galvaspilsētas. Kaut kā tā, jā. Super. Kas mums vēl ir piebilstams? Ko tu vēl gribētu pievienot? Man liekas, mēs izgājām tām lietām, ko es gribēju iziet cauri. Ja cilvēkiem ir jautājumi, tad viņi var rakstīt. Mājaslapā ir iespēja pieteikties vai sazināties un prasīt vai tev kontaktu mums. Un ja kaut kādi jautājumi, tad droši prasam. Aktuālo cenas piedāvājumu mēs vienmēr redzam mājaslapā. Datumi ir. Kaut kas vēl no tavas puses piebilstams, ko tu teiktu? Jā, ko es varu tā kā iedrošināt cilvēkus braukt ar mums kopā uz Armēniju, jo Armēnija vēl joprojām ir tāda neatklātā pērle, uz kurieni visi nebrauc, jā, jo daudziem bail, daudzi negrib iet uz to nezināmo, bet mēs jau šeit visu zinām, esam iepazinuši daudzu gadu laikā. Un jā, Armēnija ir ļoti skaista, maza valsts ar jaukiem cilvēkiem, ar spēcīgu dabu, kur noteikti jāatbrauc, jo vienam pašam būs grūtāk. Tādā ziņā, ka, piemēram, tas pats aizbraukt uz Eiropu varbūt ir vieglāk, bet aizbraukt šeit tālāk uz pilnīgi citu to mentalitāti būs grūtāk. Tāpēc brauciet ar mums un būs ne tikai piedzīvojums, bet arī pārmaiņas. Super. Pozitīvas. Jā. Super, paldies tev, jā, un tiekamies, būsim visu izrunājuši un tiekamies Armēnijā. Davai, forši, super, tiekās. Čau. Jā, čau.